Sveicināti skatītāji un klausītāji, tā aģentūras Leta raidieraksts, kas tas vispār bija, un es, Anastasija Tetrenko-Supe. Līdz vēlēšanām palika 8 nedēļas, un tāpēc šodien mēs Letā sākam jaunu raidieraksta rubriku Politiķi, kas tas vispār bija. Man šķiet, ka nosaukums pats par sevi pasaka priekšā, ko mēs šeit runāsim. Mēs runāsim ar politiķiem, kas kandidē uz ministra prezidenta amatu, un ļausim izpausties par to, kas ir bijis šajos aizvadītajos 4 gados. Turpmāk katru pirmdienu, 12. Šeit būs partiju sarakstu premjera amata kandidāti. Tomēr ne visi mēs esam izvēlējušies saukt šeit tos kandidātus, kuriem ir par ko runāt, proti parunāt par aizvadītajiem 4 gadiem un kuriem pēc SKDS jūnija reitingiem vēlētāji solīja vismaz 5% atbalstu. Līdz ar to sveicināti šajā jaunajā raidieraksta rubrikā. Un raidījuma ciklu mums šodien atklās pašreizējais ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta, kurš ir arī šī te saraksta kandidāts premjerministra amatam. Sveicināti! Sveiki! Ar mani kopā šajās nedēļās būs arī mans kolēģis, žurnālists Oskars Rekšņa. Sveicināti! Priekšvēlēšana periodā Leta sadarbojas arī ar ekonomistu apvienību, izvērtējot partiju ekonomiskos solījumus. Arī drīzumā tādā izvērtējums būs galdā un plašākai publikai pieejams. Pirms mēs sākam ķerties pie jūsu iztirzāšanas, nedaudz atgādināšu apvienotā saraksta vēsturi. Tas ienāca politika aktīvai pirms 4 gadiem, apvienojoties Latvijas zaļajai partijai, Latvijas reģionālajai apvienībai un arī Liepājas partijai un bez partijiskiem profesionāļiem. Biedrībai, jā. Tas politiskais smaguma centrs tajā brīdī bija uzņēmējs Uldis Pīlēns. Viņš kļuva par saraksta līderi, bet pašās vēlēšanas ietam cauri negāja. Apvienotais saraksts vēlēšanu rezultātā ieguva 15 mandātus, bet Pīlēnam par premjeru kļūt toreiz neizdevās. Laika gaitā apvienotais saraksts frakcija Saeimā saruka par 2 cilvēkiem, apvienotajam sarakstam bija diezgan liela loma tajā, kā krita pirmā šī Saimas sasaukuma valdība līdz ar prezidenta vēlēšanām, kad tika izvirzīts apvienotā saraksta kandidāts Uldis Pīlēns. Šodien apvienotais saraksts ir valdības centrā. Premjeras esat jūs, Kulberga kungs, un arī vēlēšanās jūs mēģināsiet šo te savu krēslu noturēt. Gribu sākt ar institucionālas dabas jautājumu. Apvienotais saraksts jau 2 reizi pēc kārtas savu premjeru kandidātu izraudzījās bezpartejisku cilvēku lokā. Kāpēc vēlētājiem būtu jāuzticas partiju apvienībai, kuras premjera amata kandidāti paši nevēlas kļūt par šo te apvienību dalībniekiem? Es jau esmu apvienības dalībnieks. Esmu, manuprāt, politiskās partijas. Politiskā apvienība ir apvienotais saraksts, un, manuprāt, neviens, kā es, visvairāk iemieso tieši apvienotā sarakstu būtību. Man nav preferences, es tieši un konkrēti atspoguļu apvienotā sarakstu kā brendu, kā simbolu, un, manuprāt, tieši tas bija tas, ko Pīlēnkungs arī apvienoja, visus gan politiskos spēkus, gan profesionāļus, ka beidzot mēs sākam runāt par tautsaimniecību, ka ienāk arī profesionāļi no tautsaimniecības sfēras. Es sev par tādu uzskatu. Un, manuprāt, tieši tas ir bijis, kas pietrūkst politiskajā skatuvē, ka mums ir kāds, kas padomā no citas prizmas, no tautsaimniecības prizmas par to, kādā veidā mūsu valstī vajadzētu turpmāk attīstīties. Un tas ir tas, ko es iemiesoju. Tieši tāpēc arī gan es, gan Aiva Vīksne, kā piemērs, esam nākuši no biedrības. Un es tieši tādā pašā veidā vēlos, lai caur iespēju, caur apvienoto sarakstu var būt piesaistīti cilvēki no tautsaimniecības sfēras, ne tikai no politiskās prizmas. Un 4 gadus pavadot, es esmu perfekti sapratis, ka tieši tas, kas mums ir pietrūkst. Mums pietrūkst šis pragmatiskais skaits uz ekonomiku, uz tautsaimniecību, bet vienlaicīgi ir vajadzīgs šis politiskais briedums un pieredze. Bez tās nav iespējams eksistēt un izdzīvot politiskā arēnā un it sevišķi valdībā. Tad pašlaik jūs neplānojat iestāties kādā no aizietilpstošajām partijām? Es visu savu enerģiju un pulsu veltīšu šobrīd valdības vadīšanai un valsts nokšanai uz kursu. Man tiešām pat nav. Man pirmais laiks par kaut ko padomāt ir ģimene, un vienkārši nav šobrīd mirklis, kad izšķirties par politiskām preferencēm un konkrētu partiju. Tas nav dienas kārtībā.
Pirms 4 gadiem apvienotais saraksts tostarp savā priekšvēlēšanu programmā paziņoja, ka neviens nedrīkst palikt malā, jo tā var zaudēt valsti. Tomēr pēc neiegūta premjera amata Uldis Pīlēns pazuda no publiskā redzesloka. Maz piedalījās kaut kādās publiskās tostarp debatēs. Vai jūs piekrītat, ka viņš tad pagāja malā? Un kāda bija viņa loma šajā 14. Saimas laikā? Ja nebūtu Uldis Pīlēns, es šeit vispār neatrastos. Viņš bija tas, kas pārliecināja tiešām mani, toreiz es biju LDDK padomas loceklis, un arī Aiva Vīksne bija tāda pati, un atnākot uz LDDK, viņš ļoti pārliecināja iesaistīties uzņēmējs, iesaistīties cilvēkus, aktīvus cilvēkus no tautsājumniecības vides, un tā arī es iesaistījos, un nebūtu viņš, nebūtu arī es šeit. Uldis Pīlēns nekad no paša sākuma jau pat nesolīja būt klātesošs vēlēšanu procesā. Viņš pateica, krīzes vadībā viņš ir gatavs uzņemties premjera lomu, bet tajā mirklī dominējušais spēlētājs un spēks bija Jaunā vienotība, kura skaidri un gaiši bija tā, kas pateica, ka būs nominēta kā premjera pozīcija. Tāpēc tur arī nebija scenārija. Nešķiet, ka tā ir tāda sava veida vēlētāju maldināšana, tad, ja likt par premjera amata kandidātu personu, kas apzinās, ka viņš neies tajā publiskajā, politiskajā darbībā, ka tas ir tikai seja kādā brīdī. Manuprāt, šobrīd mums jārunā par šodienu. Es esmu apvienotā saraksta seja, un visnotaļ 100% arī apvienotā seja šajās vēlēšanās. Es netaisos šeit būt uz īsu laiku. Es uzskatu, ka mums ir jāveic pārmaiņas. Es viņas demonstrēju. Ja vēlētājiem tas ir paprātam, vēlētājiem tādas tiesības un iespējas ir izvēlēties un dot lielāku mandātu apvienotajam sarakstam, arī man personīgi īstenot šīs pārmaiņas, šīs nepieciešamās izmaiņas gan politikā, gan tautsājumniecībā, gan valsts kursā, kur mēs iesim. Mēs visi labi atceramies stāstu par galdu, kuram vajag kājas 3, 4. Kariņa valdībā iestūrējāt kā vienu no 3 kājām. Galvenais bija nekādā gadījumā neiesiet kopā ar Lemberga ēnu saucamo. Tagad vadat valdību kopā ar ZZS. Kas ir mainījies? Lemberga ietekme ZZS vai AS principi? Pirmkārt, Vēlētājs ir tas, kas noliek šaha kauliņus galdā. Kauliņi ir tādi, kādi viņi ir. No šiem kauliņiem vai no šīs puzles var izveidot tikai konkrētas kombinācijas koalīciju. Vēlētājs ir tas, kas nosaka, kāda būs šī potenciālā koalīcija. Tur nav daudz īstenībā gājienu, ja runājam par šodienu un tagad. Es domāju, ka tas būtiskākais, ko jāskatās, ir vēlētājiem ir jāsaprot, ko viņš grib, kādu koalīciju viņš grib redzēt nākošajās Saeimas sasaukumā. Un tas ir viss vēlētāju rokās. Iespējams arī, teorētiski iespējams ir galdu kāja arī ar vienu kāju. Tas ir viss vēlētāju rokās. Cik sadrumstalot redz vēlētājs mūsu politisko kārti, no tiem kauliņiem vai puzles gabaliņiem arī būs jāliek koalīcija. Tur tas nav mana vai apvienotā saraksta izvēle. To nozīmē, tā ir matemātika, tā ir kombinācija. Mēs redzējām, tomēr, ja mēs paskatāmies uz to Saeimas sastāva matemātiku, tur varēja sanākt citas valdības kombinācijas, ko pierādīja arī tas, ka no šī sasaukuma laikā tomēr ir bijuši vairāki ministru kabineti. ZZS vietā varēja būt progresīvie, ZZS vietā varēja būt Šlesers un Rosļikova partija. Kas mainījies tieši ar šo ZZS, jo jūs konstanti, ļoti metodiski strādājāt pie vēstījuma pirms pagājušajām vēlēšanām, ka ZZS jūs nekādā gadījumā neiesiet kopā. Tā bija jūsu sarkanā līnija, un kā ticēt tagad kaut kādām sarkanajām līnijām? Pirmkārt, tas, ko nekad nevajag darīt, un to mēs ļoti labi redzam, nevajag mānīt vēlētājs. Ja kāds grib novilkt sarkanās līnijas, sev apkārt apvilkt, tad viņam jābūt 100% pārliecinātam, ka viņš var iegūt 51 balsu viens pats. Tā ir ļoti laba sarkanā līnija. Labi. Citas sarkanās līnijas vilkt ir muļķīgi. Tāpēc, ka kāda jēga mums šeit ar šo diskusiju izvērst? Kāda jēga šo diskusiju izvērst?
Ja vēlēšanas ir 3. oktobrī, un lūdzu vēlētāji pasakiet, lūdzu, ar kādiem kauliņiem jūs vēlaties nākošo valdību. Nu, tā arī viss būs atkarīgs. Labi, ir jaunākie SKDS reitingi, un tie rāda, ka esošajiem koalīcijas partneriem varētu būt tikai 43 balsis. Tur vispār pat arī nebūtu Zaļo zemnieku savienības, jo viņi pēc esošajiem reitingiem jaunākajiem nepārvar 5% barjeru. Tad jūs sakāt, nezīmējam sarkanās līnijas, Šlesers arī neietilps sarkanās līnijās. Pirmkārt, man ir problēmas ar Šleseru partiju. Man nav personīgi problēmas ar Šleseru kungu. Man liekas, ka viņš ļoti labi uzrunā jautājums, tautsaimniecības jautājums. Mēs daudz kur tautsaimniecības komisijā esam kopistiski, kopīgi runājuši par un virzījuši vairākas likumprojektus, kas uzlabotu tautsaimniecību, kā piemēram banku kapitālais remonts, kā viens no tiem, un daudzi citi ekonomiski jautājumi. Bet es nevaru, man nav pieņemams tas piedošana, tas savārstījums un kadri, kas ir savākti Latvija pirmā vietā partijā, kas šobrīd tas ir, tur ir ļoti dīvaina kombinācija. Man tur liekas pietiekami daudz toksiska. Tad ar esošajiem, ja pieņemot, ja saimā iekļūst esošie LPV deputāti, es neredzu iespēju sadarboties. Tad tomēr būs sarkanā līnija. Šobrīd, kā es redzu, kāds kurs uzņēmus Latviju pirmā vietā, man būtu ļoti grūti. Tieši tāpat bet es vēlreiz saku, ja vēlētājs lems un ko viņš lems, to mēs redzēsim 3. oktobrī. Tad mēs varam šo sarunu šeit atkārtot un skaidri redzēt, kādi ir kauliņi likti galdā. Bet es redzu nopietnu problēmu. Mēs redzējām arī reitingos, ka, piemēram, ir diezgan daudz atbalsta šobrīd no vēlētāju puses ir suverēnā vara jaunatvieši. Vai pret viņiem jums ir sarkanās līnijas jau tagad skaidrs, vai arī nav? Tur pat nav divu domu. Tad tomēr sarkanās līnijas ir. Tur, tas ir kondens, tāpat kā arī ar Rosļiko partijas nekad neko kopīgi negribētu valdībā vai koalīcijā vispār domāt. Tad pie esošā tā balsu salikuma, kas varētu būt pēc jūnija datiem, progresīvie, jums kāds būtu jāņem? Jūs ņemtu progresīvos? Jūs tagad gribat izspēlēt to, kas vēlētājiem ir jāzina, vēlētājiem ir jāzina tas, ka reitingi, kas šodien ir, viņi ir pilnībā, viņi var būt tik maldinoši, tāpēc, ka mēs zinām, ka ir milzīgs vēlētāju skaits, kas ir nezinoši, kas pirmkārt neierodās uz vēlēšanām, kur var ierasties pie noteikta scenārija. Un tad kārta pilnībā pamainās savādāk. Tas viss ir spekulācijas. Šīs spekulācijas ir liekas, tāpēc, ka mēs esam redzējuši, ka Bricis var būt daudz labāks laika prognožu veidotājs nekā politologi, kas šobrīd arī valdība, kur es sastādīju, politologi vienkārši tik greizi šāva garām un uzstādīja to kā skaidru jau vēstījumu tā būs. Mēs viņš redzam, tas ir nenopietni. Varbūt pievērsīsimies tādiem publiskākiem izteikumiem, tā salīdzinot ar iepriekšējiem premjeriem. Ja tā varētu teikt, tas ir tāds ekspresīvāks. Arī esat lietojis nesen formulējumus kā sūds un mēsls. Arī sociālajā vietnē X esat visai vaļīgāk izpaudies salīdzinot ar citiem premjeriem. Varbūt vai ministru prezidentu būtu pieņemami ar šādu veidu, varbūt pat savu veidu pazemojumu, normalizēt šādu politiskās sarunas valodu? Tādu vienkāršu. Ne ikdienā, noteikti ka nē. Bet tiešām, es domāju, ka valsts gan aparātā, gan arī ikdienā iepriekš ir pieļauts tik ļoti maigas, cilvēkiem ir tik noriebies šīs politkorektās diskusijas, kuras savārstījumi, tās vārdu rosols, kas tiek lietots, kur tu nekad beigās nesaproti, kas ir tā tēma, ko tu gribi pateikt. Reizēm tā situācija noved pie tā, ka ir jāpielieto stingrāks vārds, jo šī gadījumā, ko jūs pieminat, tas nebija tāds uz sitienu. Tas bija mēnesi laiks, bija dots sagatavot atskaits, visus datus apkopot. Man tas prasīja vienu sesiju ar cloud mākslīgo intelektu, un es dabūju ārā 10 reizes labākus rezultātus viens pats Andrs ar šiem datiem. Bez analītiķa klātbūtnes. Mums ir analītiskais departaments, viss iespējams. Piedošana. Ja man atnes sūdu, es to arī nosaukšu par sūdu. Es neliekulošu, ka tas ir kaut kas smaržīgs, kaut kas patīkams, varbūt nākošais būs labāks. Nē, ir jāsaka tieši valoda. Un tas ir tas, kas ir pietrūcis Latvijas politikā un cilvēki. Cilvēki grib dzirdēt. Ja ir slikts vēstījums, viņi arī grib dzirdēt patiesību.
Un tas ir man arī jāsaka. Nedrīkst visu noliegt, nedrīkst visu negativizēt. Tas arī fakts. Ir jāuzmundrina arī sabiedrība un cilvēki. Bet ir arī jāsapūrina tā, ka tas ir nepieciešams. Jūs solījāt gan iespļaut sejā, gan Roslikovam iedot pa muti, vai tās arī ir tās... Nekad neesmu teicis, ka Roslikovam iedot pa muti. Tās bija pēc diskusijām Saeimā. Tas nav bijis, es lūdzu mēs varam vēlāk parādīt. Tās, tie izteicieni ir tādi, kā, es atvainojos, čomiski izteicieni. Vai jūsuprāt, premjera loma šobrīd, kad jūs teicāt, ka cilvēki grib skaidru valodu, ir būt par čomu cilvēkiem, vai tomēr tā kā viena no augstākajām amatpersonām ar līdztekus esošo profesionālo valodu, ētiku un tam līdzīgi? Manuprāt, es ļoti skaidri demonstrēju ārlietās, arī runājot ar valsts visiem Eiropas un citiem pasaules līderiem, ka es spēju būt ļoti diplomātiskā līmenī un ļoti profesionāli runāt. Tā nav problēma. Tur mums ir jāatjauno saikne arī ar sabiedrību. Sabiedrībai ir pilnīgi tāds teflona slānis bijis līdz šim arogances līmenis. Jūs te nesaprotat, mēs te visu daudz labāk zinām. Mēs redzam, kur tas ir novedis, tas labāk zinām. Tas labāk zinām ir novedis pie tiem rādītājiem, kur mēs esam. Un šo totālo neuzticēšanos valdībai un valsts pārvaldē. Tas ir jāizbeidz. Tieši šī valoda cilvēkiem paskaidrot elementārā veidā, kas ir kas, un arī reizēm stingrāks vārds. Jā, tas ir jādara, un es uzskatu to par pieņemamu. Es neuzskatu, ka to drīkst izmantot katru dienu. Pilnībā piekrīt. Nē, bet tad, kad tas ir nepieciešams, lai mainītu lietu kārtību, lai mainītu to veidu, kā līdz šim ir strādāts, un ka jāstrādā savādāk uz rezultātu, sniegt reāls atbildes, nevis apsēsties kopā tikai parunāšanas pēc. Nē, parunāšanās tas ir pārāk dārgs laiks, gan ministrs kabinets, gan ministrs, gan es, lai vienkārši mēs apsēstos parunāt uz pāris stundām. Mums vajag uzlikt konkrētu rīcību, ko mēs gribam panākt, kāds ir rezultāts, atrisināt problēmu vai uzlikt faktus galdā. Tik vienkārši. Un ja tas nenotiek, atkārtoti nenotiek, tad reizēm arī tā kā uzņēmumā tev ir jāsapurina kolektīvs. Un reizēm stingrāks vārds ir jāpasaka. Ja tas vārds nav vajadzīgs un visi saprot bez tā, varam iztikt. Jūs teju katru dienu publicējat video atskaites arī par premjera darbu. Vai tur nav iesaistīti arī kādi valsts resursi, vai jūs to darat pirmajā, tā teikt, brīvajā laikā, šo informēšanu, video filmēšanu? Valsts resursi? Jūsu konsultanti, palīgi, komunikācijas speciālisti? Ja kāds par to man pārmet mans birojs, un man sieva, pirmkārt, man tas aizņem 2, reizēm 3, vakar bija pat 4 un 5 stundas no man brīvā laika. To es daru personīgi pats es editēju video, pats es rakstu tekstus. Jā, es iesviežu viņus mākslīgi intelektu, jo man latviešu valodas un gramatika nav tik laba. Tas ir vienīgais, ko es lieku intelektam izdarīt, izlabot lūdzu man gramatiskās stiliskās kļūdas, jo viņš to māk labāk par mani. Un tādas es arī publicēju. Un tas ir tieši personīgi no manis, pats viņus ierakstu, nekāds resurss nav pieejams. Es labprāt, ja jūs varētu palīdzēt, es labprāt gribētu kādu cilvēku, kas man varētu nākt palīgā un arī tādu algot, bet pagaidām ne, tas ir tikai un vienīgi mans personīgā iniciatīva. Tas sākās pirmais ar mazu joku, ka es pirmajā dienā gribēju uztaisīt video, kā tas ir būt premjeram, lai cilvēki vienkārši redz, bet tas nebija plānots, ka tas būs katru dienu. Vienkārši tas pieprasījums no sabiedrības bija tāds, ka lūdzu, vai man jau ir tagad tāds fanu puciņš, kas man rakstā. Andri, kas noticis? Es nevaru aiziet gulēt. Man nav vakar pasaciņa, ka cilvēki alkst, un es esmu iesaistīts, vismaz nāk uz ielas cilvēku klāt, arī tagad tikko biju Liepājā un Latgalē arī bija. Cilvēki saka, jā, mums beidzot interesi parādījusies par politiku. Acīm redzot, šī komunikācija palīdz iesaistīt sabiedrības daļu, kura bija jau pilnīgi aizmirsus, kurai bija šis arogants līmenis, šis, mēs zinām, labāk līmenis, pateicis, neiesaisties. Un tas ir palīdzējis cilvēkiem saprast, ar ko nodarbojas ministrs kabinets, premjers, kāda ir ikdiena, kāda lēmuma tiek lēmta, varbūt paskaidrot kaut ko tādu, ko nesaprot, jo mēs dzīvojam virsrakstu laikā. Mēs šobrīd dzīvojam virsrakstu laikā, kur ļoti no virsrakstiem var nolasīt nepareizi, interpretēt lietas. Un es bieži vien šos virsrakstus paskaidroju, kāpēc mēs lēmām šādu. Tad jūs arī interpretējat virsrakstus? Nē, virsraksti ir īsi, kas nepaskaidro būtību un varbūt pārprotam. Bet tad mums tagad ir nevis Twitter valdība, bet īsi video premjeras. Es nezinu.
Vai jūs varat interpretēt kā? Es vienkārši paskaidroju, jūs man uzdevāt jautājumu par resursiem. Tie ir mani privātie resursi. Vēl nedaudz atgriežoties pagātnē, jūs kādā no intervijām teicāt, ka Kariņš tika ievēlēts kaut kāda pārpratuma dēļ, un tad viņš kļuva par ministru prezidentu. Apvienotais saraksts piekrita iet šajā valdībā pie ministru prezidenta, kas ir ievēlēts pārpratuma dēļ. Kāpēc tad apvienotais saraksts izvēlējās nosacīt leģitimizēt pārpratuma dēļ ievēlēto premjeru, un kā jūs pats apvienotā sarakstā lokā vērtējāt šo te iešanu valdībā? Es neteicu pārpratumu. Es domāju, ka sabiedrība iedeva 26 vietas. Mandāts ir gan liels. Tas bija gads, kurā bija kara bailes. Kara bailes, visa sabiedrība bija nobijusies. Gan uzņēmēji, gan privātpersonas, mājasemnieces, visi. Un bailēs cilvēks rīkojās savādāk, nekā viņš to racionāli darīt tādā parastākos apstākļos. Un tāpēc es domāju, ka Kariņa kungs ieguva šo, tāpēc, ka viņš bija mazākais ļaunums no tā visa, kas bija. Tas ir ļoti slikti balsot par mazāko ļaunumu. Tāpēc, ka tu jau ieprogrammē sevi, ka tu balso par ļaunumu. Tas ir komentārs par to. Tu nevari īpaši kaut ko cīnīties pretī pret 26 mandātiem Saeimā. Tas vienkārši ir salīdzinoši nereāli. Tas ir dominējušais spēks, kuram ir sabiedrība devusi tādu mandātu. Tur nav citas izvēles iespējas. Lai mēs īstenotu, mēs esam jauns spēks. Mēs likām galdā to, ka mēs esam krīzes vadītāji, kādu mēs šobrīd skaidri arī demonstrējam. Mēs liekam galdā, mēs esam par tautsājniecību. Ja mēs gribam realizēt kaut ko politikā, tu to nevari izdarīt, sēdēt opozīcijā. Bet ko nozīmē jauns spēks? Redzamākie politiķi Saeimā sēž, es atvainojos par varbūt vienkārši izteiksmes veidu, bet gadiem. Jā. Kučinskis pats ir bijis ministru prezidents, ļoti daudzi jūsu Bet mums biedri. tikpat daudz deputāti nekad nav bijuši. Pietiekam daudz, tāpēc ir šī apvienojums. Nevar politikā eksistēt pilnībā jauns spēks ar jaunām sejām. Varu apgalvot to tagad no savas 4 gadu pieredzes. Man likās, ka var, bet nevar. Ir vajadzīga šī pieredze. Tev bez šīs pieredzes uz līdzenas virsmas tev banāna mizas izmetīs un tu uz viņām paslīdies. Cik daudz jūsu jaunajā sarakstā pieteikumiem ir cilvēki ar politisko pieredzi? Jūs to redzat. Mums ir viss saraksts, ir iesniegts skaidri, ka tur ir ar ļoti pieredzējušie cilvēki, kas ir jau esošie, un arī ir jaunas, svaigas sejas nākuši klāt. Bet tad jūs sakāt, ka nevar ar jaunām, pilnīgi nepieredzējušām sejām. Ka vispār. Nav iespējams pilnībā jaunām sejām uztaisīt politisko spēku, kā to dara vairāk arī šobrīd, un bez šīs pieredzes ienākt un domāt, ka mēs tagad mainīsim lietu kārtību. Tas ir naivums. To nevar izdarīt. Jūs esat teicis, ka labam deputātam nepieciešama juridiskā izglītība, pieredze likumdošanā, bet tikai daļa no AS kandidātus atbilst šim sarakstam mēs papētījām. Kāpēc pārējos virzīt? Varbūt tiešām tikai virzīt cilvēkus ar savu veidu pieredzi? Tas bija komentārs par to, ja mēs kā sabiedrība gribam maksimāli labāko Saeimas, teiksim, bet vai mēs negribam? Protams, ka mēs gribam, bet tas ir domāšana. Ja mēs gribam, ka Saeima ir augsta līmeņa likumdevējs, tieši par likumdošanu, nevis aizstāvēt intereses, tur vienkārši intereses pēc, bet likumdošanu un kvalitatīvu likumdošanu, tas ir galvenais uzdevums Saeimai. Tad ir jābūt šīm prasmēm. Ja viņas nav, tad viņas ir jākompensē kaut kādā veidā. Man, un atbildot uz šo, apvienotais saraksts ir 98% ar augstāko izglītību. Numur 1 apvienība, kurai ir tik augsts līmenis izglītībā, ja salīdzinām pārēji. Bet tas, ko es teicu, ļoti palīdz, ja tev ir iepriekšēja pieredze ar valsts aparātu un dokumentiem, juridiskā pieredze. Ļoti palīdz. Es to kompensēju, man nebija tik liela. Es biju iepriekš strādājis LDDK, ar LDDK un auto asociāciju, gan biju saskarsme ar likumdošanu, nodokļu politiku un vispārējo, bet es atnākot uz Saeimu, es saprotu, ka man tas pat ir nepietiekami, lai varētu ļoti kvalitīvi strādāt. Tāpēc es to kompensēju ar, manuprāt, man labāko deputātu palīgu, kāds man ir bijis, kas ir ar juridisko pieredzi, izglītību un arī pieredzi valsts aparātā. Tāpēc tas ir tas, ka, ja mēs gribam labāko kvalitāti, tāpēc ievēlot, atvainojot, bet profesijas, kuras vispār nav saistītas ar likumdošanu, sportisti, mākslinieki, tā, viņiem vajag kaut kā kompensēt šo, lai viņi vispār spētu piedalīties komisijas darbā.
Bijāt arī iepriekšējā valdībā, tā teikt, neesat mūžīgi opozicionāri, bijuši 350 dienas bijāt savulaik. Tehniski. Pēc Īstā darbā jau, te cilvēki nesaprot, īstās darbs jau bija patiesībā tikai tik, cik, kad pieņēma budžetu. Un no budžeta pieņemšanas, ka tu jau fiziski var kaut ko strādāt ministrijas, bez budžeta nekas nenotiek, politika nevar veidot. Un līdz tam, kad sākās prezidenta vēlēšanas, tur bija ļoti šaurs lodziņš. Tā ir to starp jūsu atbildība, jūsu partijas atbildība, ka tās bija nevis 350 kvalitatīva darba dienas, bet pavisam, kā jūs teicāt, šaurs lodziņš, kad varēja kaut ko reāli strādāt. Kāpēc tad apvienotais saraksts palika valdībā, kur nevar strādāt kvalitatīvi? Palika? Bija tajā tikai šaurajā lodziņā labi strādāja, bet visu pārējo laiku tur nevarēja pastrādāt. Kam tad apvienotam sarakstam tas bija vajadzīgs? Taču to Kariņš plinti meta krūmos, cik reizes mētājās ar plintēm. Kariņš izdomāja iesaistīt visus citus opozīcijas partnerus bez jebkādām konsultācijām. Uzdodiet šo jautājumu viņam. Tiešā veidā. Uzdodiet, tāpēc, ka mēs esam darītāji. Mēs iesākām lietas, normālas reformas tieši zemkopības ministrijā, veselības ministrijā, aizsardzības ministrijā, neaizsardzības, bet iekšlietu ministrijā. Tev ir iesākti darbi, pret vēlētāji tevi parāds, pret arī to savu komandu, ko tu esi izveidojis. Jūs šitā te izmest un rīkoties, tas ir bezatbildīgi. Un tieši tāda bezatbildība bija no Kariņkunga. No pirmās dienas Kariņkungs jau zināja, ka viņam ir šitik te tālu Latvijā vadīt. Viņš jau zināja, ka viņš gribēja uz Briseli. Tieši tāpēc viņš domāja, kādā veidā izpildīt kombinācijas ar šīm plintēm, ar šīm kājām, ar šo nespējnieku. Pats nespējnieks, bet rāda pirkstu visiem pārējiem. Tā bija tā problēma. Cilvēkiem vajag atbildību prasīt cilvēkam, kuram nebija pat plāna, ko darīt ar valsti šajā visā pasākumā. Iedošanu, šīs bija dominējušais spēks, kuram bija visas tiesības vadīt valsti. Kad es Kariņkungam uzdevu jautājumu, kas ir 3 lietas, ko jūs gribat paveikt? Jūs personīgi. Kariņkungs, jums ir tagad atkal dot unikāli iespēju 4 gadus nostrādāt. Kas ir tas, ko jūs gribat sasniegt? Viņš nevarēja nosaukt nevienu. Bet tad mums ir mēs varam atgriezties politiskajā vēsturē Latvijā un atcerēties, ka, piemēram, ka partija Saskaņa ir uzvarējusi vēlēšanas, bet tā nekad nav valdījusi valdību. Līdz ar to, man liekas, pagaidiet, viņu nominēja prezidents. Lūdzu, sastādiet koalīciju. Lūdzu, apvienotais saraksts piekrita tajā nākt. Loģiski, mēs esam nākuši darīt. Saprotot, ka nevar. Es negāju ar Saskaņu. Saskaņu nenomēju, jūs tikko sakat Saskaņu. Varbūt pievērsīsimies vairāk arī darbiem un tam līdzīgi. Jūs solījāt mazināt aso dalījumu starp pozīciju un opozīciju. Jā. Savulaik varbūt nosauciet vienu būtisku opozīcijas priekšlikumu, kuru jūsu valdība ir pieņēmusi un īstenojusi. Vai ir tāds? Mūsu tagad? Jā, tagad. Vai tagad varētu būt tāds? Protams, ka varētu, bet ir tāda viena nianse. Saimā opozīcija ir tādās vasaras brīvdienās un atrodas šobrīd priekšaģitācijas kampaņā. Nav jau saimas darbi īsti. Tieši tāpēc jau nav šo vēl iniciatīvas, labprāt, tādu saņemt. Vienkārši nav aktīvā darba. Es domāju, ka tas sāksies septembrī. Es gaidu. Es labprāt. Ja tiešām būs labas lietas, es 100% šeit jums varu likt galvu ķilā. Es pateikšu super priekšlikums, nepaņemšu tos laurus sev un teikšu, darām. Ja tā ir laba lieta. Kuram jūs pievārda par šo? Jūs, kad stājāties šajā tematā, teicāt, ka valdība strādās, es pārspīlēju 100. ātrumā, būs sēdes otrdien, būs sēdes ceturtdien, būs sēdes piekdien. Pat labam, ja mēs paskatāmies vidēji pa šiem 10-11 nedēļas sākusies valdība, jums ir bijušas vidēji 1,3 formālas sēdes nedēļā. Siliņas valdībā bija 1,1 sēde nedēļā. Vidējais sēdes ilgums ir vienāds. Gan jūsu valdībā, gan Siliņas valdībā. Kur ir šīs te? Ko jūs saucat par sēdēm? Tas ir jautājums. Tematiskās sēdes, tās neiekrīt statusā. Tās, kas bija piekdienās, tas ir 0,5 vēl nedēļā sēdes. Tas nav valstī pie vairāk. Mums ir konsultatīvās sēdes, kuras neiekrīt. Viņas neiekrīt kā ministra kabineta sēdes tehniski. Tāpēc, ka viņas netiek tā transkriptētas. Mums ir atsevišķas konsultatīvās sēdes, kurās mēs konkrētas jautājumus liekam galdā. Un tās notiek ceturtdienās saimas sēdes sanāk? Jā, mums ir ceturtdienās, mums ir piekdienās. Ļoti bieži. Un tas neiekrīt jūsu statistikā. Es varu pateikt, mums vidēji ir vismaz 2 līdz 2,2 sēdes. Reāli 2 līdz 3 sēdes. Jautājums ir, cik ir
man arī kāds no komandējumiem iekrīt, kas ir obligātais, kur ir jābūt, tad tas vienkārši samazinās treneri, bet mēs reāli ir 2-3 sēdes. Nesen paudāt, ka valdība ir paveikusi 3 no darbiņiem 60, 80, 61. Laiciņš bija pagājis. Vai ir kas vēl, tā teikt, atzīmējams, ka esat izdarījuši? Rītdien ir tieši sēde, kam ir veltīta top 3 darbiem katram no ministriem. Es šodien koalīcijas sēdē arī par to runāšu, un rītdien būs 2 mēneši, kad tiks prasīti tā progress. Progress katros darbos ir mazie darbi, kas ir daudz, un ir top 3 prioritārie darbi. Es ceru, ka būs ļoti labs progress. Būs rezultāts. Jābūt. Ja nebūs, tad mēs mainīsim lietu kārtību, lai būtu. Jūs arī pats teicāt, ka šajos 4 mēnešos pa lielam rādīsiet to, ko izdarīsiet arī pēc tam, ja tiksiet pārvēlēts oktobrī. Vai ar to neatzīstat, ka būtībā premjera amatu izmantojat kā priekšvēlēšanu kampaņas elementu? Nē, mani kolēģi velk un saka, lūdzu, Andri, atbrauc, mums vajag tevi tieši aģitācijas teltī un tam līdzīgi, bet man vienkārši tam nav laika. Tas problēma jautājumu klāsts, kas ir galdā, jūs viņu redzat manās arī atskaitēs. Man nav laika aģitēt, vai nav laika pat padomāt par šādām lietām, ko es minētu. Es labprāt. Ko jūs darījāt piekdien, kur zemē? Tas bija reģionālā vizīte vai aģitācijas? Tā bija reģionāla vizīte, kurā tai skaitā es piekdienas vakarā tikos ar Nīcā un Liepājā ar vēlētājiem un ar Kurzemes komandu mūsējā. Jūs bildējāties uz kombēna kā ministru prezidents vai kā ministru prezidenta amata kandidāts? Es bildējos kā amata kandidāts. Tāpēc, ka es braucu garām Grobiņai tieši ceļā no Zemgales. Ar visiem kolēģiem kopā braucāt garām? Nē. Es braucu tieši no Zemgales, jo man bija vizīte Zemgalē pie lauksaimniekiem. Tad tas tā sanāca? Nevis sanāca, bet es izmantoju savu laiku liederīgi, tik cik man ir tas laiks pieejams. Es nevaru, to jūs man gribat pateikt, ka premjeram, man kā premjeram, kam nav normēts darba laiks. 24/7 es esmu premjers. Naktīs arī. Naktīs drona jautājums celies augšā. Jūs tagad naktī piedalīties ar vienā sporta pasākumā, devāt balvu, pēkšņi aizmirst, kurā automoto sacensībās. Jā. Nē, tikko bija Speedway pasaules čempionāts Rīgā. Protams, es atbalstīšu. Viņš atveda 6000 skatītājus no starptautiskos skatītājus. Tam piepildīja mūsu viesnīcas, mūsu hoteļus, ēdināšanas, restorāns tā tālāk. Es redzēju, kāds pienesums tas ir. Es vienmēr atbalstīšu šādus pasākums, kas masveidā palīdz Latvijas ekonomikai. Tieši tāpatās kā jebkur citi. Ja man pieaicinās, ja arī uzņēmēji pieaicinās un uzņēmējiem vajag palīdzību, es to darīšu. Varbūt arī tuvāk valdības darbam. Pēc nonākšanas opozīcijā apvienoties arī daudz runāja par valdības bezdarbību, neprasmi. Arī no Saeimas tribīnas jūs pats ļoti aktīvi izmantojat iespēju kā tribīnai kritizēt. Bet pirms tam jūsu ministri gandrīz 9 mēnešus vadīja tomēr iekšlietu, veselības, zemkopības, reģionālās attīstības nozares. Varbūt kuras no šīm nozarēm jūs kā politiskais spēks atstājāt būtiski labākā stāvoklī nekā saņēmāt? Un kādi ir tad tie izdarītie darbi, ko vienreiz tagad saņēmāt? Nē, tajā Kariņa valdībā jums bija 4 ministri. Attiecīgi, kuras ministrijas jūs padarījāt labākas ar savu partiju esamību šo ministriju vadībā? Es uzreiz varu nosaukt, kur man pieredzes atvainojas ir, kur es redzēju. Meņelsons kundze atdeva visus sev tieši veselībai. Atceramies to pēc-Covid atstāto nastu un to 307 miljonu, cik vajadzēja papildus finansējumu arī ielikt, lai kaut kā uzsākt veselības reformas. Es domāju, pamati tika ielikti tur, kas deva iespēju arī Hosam kungam tagad pārņemt un labi realizēt šo te, vai labu kārtu tālāk realizēt šo te slimnīcu reformu, kas ir nepieciešama. Es redzu, pats izbraukāju un redzu arī augļus iekšlietu ministrijā, ka tomēr to robežu jautājumu mēs pavirzījāmies priekšu. Tas, kas bija ielūdz kopš 15. gada, un es redzu, ka mums ir tie kilometri šobrīd sasniegt praktiski jau
fināla stadijā ir visi šie elektroniskie aprīkojums uzlikts. Tie bija arī vugtas stacijas un tā. Tur es redzu, kad ir izdarītas lietas ne tik ļoti zemkopībā. Diemžēl es biju gaidījis lielākas pārmaiņas zemkopības ministrijā. Tās nebija pietiekamas. Tur stipri labāk varēja. Bet tur gan jāsaka. Un runāja precīzi. Tur tika likts pirmajā dienā galdā jautājums par kokrūpnieku lietu. Cepurnos Dežim Šmitam, kurš uzreiz pateica, ne, es negribu būt aiz restēm par šādiem lēmumiem. Tas automātiski uzkrita uz galda nākošajam ministram un, kā redzam, tika realizēts. Dežs Šmits mūs brīdināja par to, un mēs redzējām to, un viņš teica, nekādā gadījumā neiesaist. Bet, ja mēs par šo kokrūpnieku lietu, tad, kad teicāt, ka situācijā ar Armandu Krauzi, ja? Jūs teicāt, ka tajā brīdī jautājums ir jāstāja tiesību sargājošo institūciju ziņā, lai tad tās dara savu darbu, un tajā brīdī teicāt, ka nevajadzētu šo politiku virzīt, un atstāsim visu tiesību sargājošo instanču pārziņā. Tad, kad tiesību sargājošās instances atnāca jau ar savu tādu šo lūgumu atsaukt lēmumu, kāpēc šeit jūs vairs negribējāt atstāt visu tiesību sargājošo, izdarīt tā, kā faktiski lūdz tiesību sargājošās institūcijas? Pagaidiet, nevis tiesības. Prokurors vāc materiālu. Prokurors ir interesēts savākt materiālu, sev vieglāk darbu padarīt un nodot tiesai. Es runāju par tiesību sargājošām institūcijām. Prokurors ir sagādā šo visu materiālu, un no viņa ir atkarīgs, cik kvalitīvs ir materiāls, cik tālāk tiesa var kvalitatīvi lemt. Šeit prokurors vēlējies izveikt kārtas gājienu un uzlikt šo atbildību uz valdību, pieņemt viņa vietā lēmumus, jā vai nē, kurš nav leģitīms. Mēs izvērtējam tiesiski, no Tieslietu ministrijas ir atzinums, arī no Seņo, no Zemkopības ministrijas ir arī juridiskais atzinums, ka valdībai nav iespējams tādu lietu izveikt. Nav vienkārši iespējams. Tehniski nav iespējams atgriezt atpakaļ kaut ko, kas ir juridiski noticis, nauda ir izmaksāta, lēmums ir slēgts. Pie slēgta lēmuma tu viņu nevar atkal attaisīt atpakaļ kaut kā atdot. Tu vari viņu apstrīdēt. Precīzi. Tiešām tu vari apstrīdēt, pēc tam uz tā bāzes kompensēt, ja tas ir nepareizi. Jā, bet to pašu lēmumu nevar. Es neesmu eksperts šajā jautājumā, bet es vados no ekspertiem, kas ir šo informāciju mums ir sagatavojuši. Tieši tāpēc es vedinu, un to arī darīsim no apvienotā saraksta savāk 20 deputātu iesniegumu Satversmes tiesai, lai tiesa mums paskaidro, vai un kā mēs rīkoties tālāk. Te ārpus šīs koklierūpnieku lietas ir jāsaprot, cik tālu mēs politiķi drīkstam iejaukties kapitāla sabiedrībās. Jo šobrīd tas jautājums ir uzlikts tādā interesantā situācijā. Ierēdniecība pateikusi ne. Valsts kontrole ir pateikusi vēl vienu kaut ko kardinālu. Un kā tas būs? Ja politiķi nevarēs lemt par krīzes situācijā, ir ugunsgrēks, tev ir ūdens, un tu domās, drīkst liet, nedrīkst liet, bet tev ir ūdens, tu nodzēst var ugunsgrēku. Un tev tajā mirklī blokāda, ka tu nezini, labāk nē, tas ir jāatliek galdā, tas ir galdā skaidri jāpaskaidro. Varam, cik tālu varam, un to paskaidrojumus vajag no satversmes. Bet ja jūs sakāt, ka Didis Šmits, kā jūs rādījāt ar pirkstiem, negrib sēdēt cietumā, kur bija lielas sarkanie karoģi par to, ka valdība nedariet tā, Numur viens. nerisiniet tā. Jā, es to teicu, es esmu vienmēr atklāts bijis. Es vienmēr publiski par to teicu. Mēs pilnīgi atžgāni esam rīkojušies. Ja es būtu pie vadības toreiz, nekad kaut ko tādu nepieļautu. Tāpēc, ka elementārs risinājums tajā visā stāstā bija vienkārši elementārs. Ja ir krīzes situācija konkrētā tirgu, mums ir konkrēta aukciona pasākums, kurš bija pieejams, ir vinējušie, kuriem ir cena neadekvāta. Atceļam aukcionu, pa jaunu izsludinām aukcionu, visi šie var piedalīties un pa jaunu noteikt tirgus cenu. Nebūtu nekas jākompensē, nebūtu nekas jādara. Tirgus noteikti pareizo cenu. Man nav skaidrs, kāpēc tas netika darīts. Tas bija elementārākais veids. Varbūt pieskaroties arī Šmita kunga izteikumiem, kurš tomēr ir pametis apvienotā sarakstu. Viņš ir runājis daudz, bija runas arī publisks par iespējumu tirgotāju aizliegtu vienošanās, uzcenojumu īpašu pārtikas cenu regulātoru izveidu un pat lielveikalu slēgšanu svētdienās. Vai ne? Regulātoru nav, veikali svētdienās netiek slēgti. Vai tā bija tāda AS politika vai tikai skaļu ideju izmēģināšana, vai tiešām pieņemsim par to pašu lielveikalu slēgšanu svētdienās nevajadzētu domāt?
Es jau teicu, man nelikās veiksmīgs mūsu darbs zemkopības ministrijā ar toreiz ar Digi Šmitu. Es arī atceros ļoti labi to emocionālo fonu. Digam Šmitam vilka garumā pielaides piešķiršana, kas tika iedot tikai maijā toreiz. Un objektīvi cilvēkam ir grūti šādā režīmā strādāt, kad tiek jautājums vilkt dos, nedos, cik ilgi, kas kā. Tāpēc tas ir viens no apstākļiem. Un jā, es uzskatu, ka nebija pietiekuši veiksmīgs darbs. Apvienotajam sarakstam sākotnēji jūs apvienība solīja stabilu profesionālu valdību līdz 14. Saeimas beigām, taču jau pēc dažiem mēnešiem, tad, kad parādījās aktuāli šis te valsts prezidenta jautājums un vēlēšanas, apvienotais saraksts izvēlējās tomēr pastāvēt uz savu kandidātu, uz Uldi Pīlēnu, nesaskaņojošot kandidātu kopumā tad līdz beigām ar saviem koalīcijas partneriem. Vai apvienotais saraksts bija gatavs upurēt valdības stabilitāti vienu cilvēku prezidenta ambīciju dēļ? Vai tas bija tā vērts? Pirmkārt, man nedaudz nav skaidrs, ka mēs tik daudz, manuprāt, vēlētājiem būtu svarīgi dzirdēt par nākotni. Mēs tik daudz par vēsturi rakājamies pa iepriekšējo. Svarīgi izrunāt vēsturi, lai cilvēki zina, kā man nav nekāda pievienotā vērtība šobrīd vēlētājiem. Tas ir, es ko gribu pateikt. Man šķiet, tas ir velti kulta salmi. Bet atgriežoties par uzdoto, mēs solījām vēlētājiem no pirmās dienas. Tieši priekšvēlēšana laikā mēs solījām, mums būs mūsu kandidāts, prezidenta kandidāts. Tas bija solījums. Mēs pildījām vēlētāju solījumu. To zināja gan koalīcijas partneri, to zināja visi. Mēs to likām galdā, mēs nelauzām savu solījumu. Mēs uzskatījām, mēs vēl joprojām uzskatām, ka viņš ir ļoti cienīgs, būtu bijis ļoti cienīgs kandidāts kā prezidents Latvijā. Bet vai jūs varat teikt, ka ja tajā brīdī koalīcijas partneri pateiktu, ok, dodam zaļo gaismu Pīlēna kungam, apvienotais saraksts paliktu tajā valdībā un neiet prom? Ja pārējie koalīcijas partneri teiktu... Jā, Pīlēnam kā prezidenta amata kandidātam, un attiecīgi viņš kļūtu, nevis Rinkēviča kungs kļūtu par prezidentu. Jūs paliktu valdībā? Jūs tikko pateicāt, ka tas bija iemesls, kāpēc valdība tika mainīta. Mēs atceramies ļoti labi, ka Kariņa kungs gribēja izdarīt visu, lai veiktu šīs rokādes un pārmaiņas. Viņš gribēja savu stāstu Briselē par komisāru. Tas bija plāns, bet komisārs tu nevar būt, ja tu esi premjeras. Tev vajadzēja izdomāt jebkādu veidu, kā plinta aizmest krūmos un ielikt kādu savā vietā, kurš pēc tam tev nominē. Mēs to visu tagad skaidri zinām. Tur nav jēga pīt iekšā. Mēs likām to. Peldēja Kariņa plānā un nekā nevarēja to ietekmēt? Vai kā jūs skaidrojat apvienotā saraksta atbildību šajā te Prezidents situācijā? Bija nominējis spēku, kuram bija lielākais mandāts dots, kas vēl joprojām eksistē. Runājot par prezidentiem, Rinkēviča kungam varbūt pierreiz arī pajautāšu, Rinkēviča kungs nav mūžīgi amatā. Vai apvienotais saraksts varētu viņu pašreiz atbalstīt uz otru termiņu? Es personīgi ļoti augstu vērtēju Rinkēviča kungu. Viņš ir pārsteidzoši ar manu personīgo kontaktu, kas man ir bijis gan veidojot valdību, gan arī šobrīd konsultējoties. Viņš ir tiešām ļoti cienīgs prezidents un tiešām ļoti domā par valsti ārpus politikas, ārpus politiskiem spēkiem, kas būtu labākais valstī. Tāpēc es noteikti pieļauju iespēju, ka viņš varētu būt arī nākošajā termiņā. Pieļaut iespēju, bet vai jūs tad virzītu arī savu kandidātu? Vai jūs joprojām kā apvienība domājat par to, ka Pīlēna kungs vai kāds cits varētu būt? Atklāt, mums nav bijusi tāda diskusija, pat nav pieminēts. Mums nav bijusi aktuāls šis jautājums. Varbūt jā, tad pieskarsimies varbūt arī darbiem pašlaik un arī nākotnē. Birokrātijas mazināšana ir viens no ne tikai jūsējiem, tas ir arī citās valdībās piesaukts un viļāts tas vārds. Nesat pirmo dienu premjeras. Kas pašlaik ir izdarīts birokrātijas mazināšanā? Ko jūs varat pateikt? Es kā premjeras esmu izdarījis, vai mēs kā valdība esam izdarījuši, lai mazinātu birokrātiju? Ļoti elementāri par birokrātijas apkarošanu visi baigi runā par to un baigi soli. Tiem soliem apakšā ir ļoti nopietnas darbs. Ja patiešām tu gribi birokrātiju, un tā ir problēma, tā ir sērga. Es izbraucu tikko arī zemnieku saimniecību, izbraucu daudz uzņēmējiem, tikko Liepājā, tieši no piekdienas vizītes un tieši saskaros ar šo jautājumu par birokrātiju. Mēs nedrīkstam būt
lēna valsts, mums jābūt ir ātrai valstī. Un birokrātija tā, kas mēs esam pat tālu aizgājuši Briseles pavadā, mums ir jābūt ar stipri mazāk birokrātija. Par piemēru ir banka un Latvijas banka arī kā piemēra. Lai izdarītu, un atbild uz jūsu jautājumu, lai izdarītu pārmaiņas birokrātija pēc būtības, ir jāmaina vismaz 200-400 likumi, kuri noņem, jo likumos ir ierakstīta birokrātija. Likumā ir ierakstīts konkrēta funkcija, kas ir jāveic valdībai, konkrētai funkcijai aizmugurē ir amats, persona, kas ir atbildīgs, tad skaits, finansējums, un tam ir visam apakšā dokumentācija un vispārējais. Mums ir pārāk daudz šos punktu ierakstīt likumā. Mēs nevaram atteikties no birokrātijas, tāpēc, ka mēs gribam jāmaina likumu. Vai ministrs kabineta noteikumi? Divas lietas. Tāpēc ir vajadzīgs liels mandāts, apņēmība koalīcijai, visiem kopā. Mēs šo izdarīsim. Tie visi ir jāizdzen caur Saeimai, ātrā kārtībā, ātri, lai tā birokrātija pat tiešām... Un šobrīd jums nav mandāta šim? Ko jūs varat 3 mēnešos? Tas nav izveicams. Tas Saeimai ir jāstrādā. Mēs esam redzējuši, ka Saeima var izdarīt ļoti daudz, ko, ja tā vēlas. Saeimai ir jāstrādā pilnā slodzē. Tam ir jāgrib, pēc vēlēšanām ir jābūt konkrētam mandātam to izdarīt. Bet jūs nevarat mobilizēt savu partiju, savas apvienības frakciju un pārējās valdībās esošās partijas? Tam ir jābūt koalīcijas līgumā, tam ir jābūt konkrēti iekšā... Kāpēc tā nebija koalīcijas līguma? Jūs zināt, ka būs vasara priekšā. Atvainojiet, 100 dienā šo izveikt, ka tev ir vasaras vēl viss šīs Saeima nestrādājošas, uz vienā mēnesī to izveikt caur septembrī. Es taču negribu solīt kaut ko, ko nevar izpildīt. Tas nav iespējams izdarīt. Jūs runājat par neiespējamo. Tas ir iespējams tikai, ka tev ir normāls termiņš un laiks padarāms Saeimā. Tam ir jāaiziet visai Saeimas procedūrai, visām komisijām cauri, lai patiešām izravētu birokrātiju ārā un šīs funkcijas noņemtu un šīs kabineta noteikumus noņemtu. Tad tiešām būs... Varbūt arī konkrētāk par pašiem ierēģiem un iestāžu funkcijām. Kuras varbūt birokrātijas jomā ir tās sāpīgākas, kuras tad veiksmes gadījumā apvienotais saraksts viens vai ar koalīcijas partneriem revidēs? Jā. Labs punkts. Visādi nevar paspēt. Pirmkārt, mums jābūt ir ātrai valstī, ātrai valsts pārvaldē. Lai to izdarītu, ir maksimāli jādigitalizē tā. Jāpielieto maksimāli mākslīgā intelekta arī risinājumi, ko mēs vispār nedarām. Tā kā vispār neesam vispār centralizējuši šo jautājumu vai uzlikuši kā pamatlietu. Tur slēpjas ļoti daudz iespējas tiešām birokrātiju noēst tā. Bet viena no pirmajām lietām, kas atbrīvot ļoti daudziem gaisu un spējas kustēties, ir banku sektors. Banku pārregulācija, kas vēl joprojām mums eksistē, mēs neesam kapitāla remonta sekas likvidējuši. Mums vēl joprojām ļoti smagnēji nevar atvērt kontus. Tikko piemērs bija militārās industrijas uzņēmums, kam ir visi kontrakti, visi ir 8 mēneši, to nevar izdarīt vispār. Mēs runājam, ka šī industrija ir svarīga. Un šeit ir jānoņem mēs esam manīvols ziņojums jāliek lietā, kas nav izdarīts. Tas ir jāliek reāli lietā tūlītās pēc vēlēšanām. No tā pēc tam ir jāpārstrādā šie noteikumi, kādā veidā Latvijas banka arī uzrauga tālāk šos manuālus. Mēs nevaram atstāt šo policeisko funkciju, kāda līdz šim ir bankām tādā apmērā, kāds līdz šim. Tas ir mūsu slāpējušies elements, kāpēc mums neattīstās ekonomika. Tas ir viens piemērs, jā. Jautājums, mums tikko bija vārdu apmaiņa par to, ka 100 dienās nevar birokrātiju valstī samazināt, jo to nevar izdarīt, jūs teicāt. Bet, ja mēs skatāmies uz šo te valdības darbu plānoto sarakstu, kāpēc tad jūs plānojāt sākotnēji tik daudz valdībai uzdevumu šīm te nepilnajiem dažiem mēnešiem, pēkšņi neprotu skaitīt, cik valdībai izdarīt tik daudz, ka bija jāatkāpjas jau no tiem, jāsamazina darbu sarakstu, un tagad jūs sakāt, ka to ir izdarīts tikai daži no tiem valdības darbiem. Tagad palika līdz vēlēšanām, kā mēs sākumā sarunā minējām, 8 nedēļas, vai cik racionāli iespējams bija uz papīra likt to, ko jūs sākotnēji varbūt jūs zinājāt, ka nav iespējams izdarīt? Pirmkārt, mums bija maksimāli 10 dienās jāuztais valdība. Ja mēs ietu dziļās diskusijās par papīru, mums vienkārši nepalikt vispār nekam laika normāli izveidot nec valdību, nec padarīt darbus. Tāpēc bija jāiet uz elementāru kompromisu. Es vēl joprojām uzskatu, ka visi Google dokā samet savas idejas un mēs ejam uz priekšu. Pirmkārt, 10 dienās tas bija jāizdara, lai mēs funkcionētu. Mums bija apdraudējums aizsardzībā ar droniem un vispārējiem. Mums nevaram atļauties to, ka nav funkcionējuši valdība. Es gāju uz kompromisu, elementāru kompromisu.
ka galvenais uzdevums bija valdība, eksistējuša valdība. Tas bija svarīgi visai Latvijas drošībai. Tur tiešām ir pat daudz, iekrīt. Es būtu taisījis visus vienas lapas. Koalīcijas partneri gribēja priekšvēlēšanu laikā, mēs redzam tur sensitivitāti samest iekšā vairāk nekā var padarīt. Jā, Bet vai jūs tā paši neieprogrammējāt bumbu ar laika degli iekšā, ka tagad partneri var teikt, koncentrēsimies uz šito, ko es ieliku iekšā. Cits partneris teiks, koncentrējamies uz šito, jūs gribēsiet strādāt citā virzienā. Tur ir ministriem top 3 darbi. Katram ministram ir top 3 darbi. 3 katram. Ja tu gribi kaut ko vēl mētāt iekšā, es prasīšu, kur ir 3? Tā tas šobrīd notiek. Es saku, nebūs šis. Ja nebūs šie, tikpat elementāri. Tāpēc mēs virzamies uz 61 darbu, lai viņi paveiktu. 3 top 3. Tad visām smadzenēm būtu jāvelta tiem 3. Nemētājiem iekšā papildus lietas. Tas ir tas mans uzdevums sijāt no šīs palaus, no tiem top 3 darbiem. Pilnībā piekrīt, kritika pieņem. Tas, ko ar nerēķinājos es, ka mums būs tik daudz zemūdens akmeņu un problēmu jautājumu, kas vienkārši uzkrāmēsies virsū uz galda un piesārņos ikdienu ministra kabinetā. Tā ir milz problēma. Mums neatliek pietiekams laiks fokusēties uz top 3 prioritātēm. Un tā ir reālā problēma mūsu valstī un ministra kabinetā, ar ko es nebiju rēķinājis, jo mēs piesārņojam atbildības līmenis, kas būtu bijis departamenta līmenis ministrijā, kaut kā valsts sekretāra līmenī, mēs iemetam ministra kabinetā biļetes muzejiem, cenu noteikšanu. Iedomājieties, ministra kabinets to lēma augšā. Priekš kam? Tas ir tas zaudēt. Tas ir likumā ierakstīts. Jā, bet būsim godīgi, jūs nedebatējat par to savās valdības sēdēs, jūs vienkārši pasakāt, daļa ir pieņemta un jūs pieņemat. Debatējam. Es tieši daļā izņemu ārā un parādu piemēru, kur ir uzmests augšā šāda piedošana kaka, kurai bija jābūt atbildes līmenī lejā, viņi ir iemesti iekšā, piesārņo mūsu dārgo laiku, ka mēs nevaram veltīt tam top 3 lietām. Un tas ir ierakstīts likumā. Es nevaru pateikt nē. Tāpēc, ka likums ir piesārņots jau šāda līmenī. Un tieši tur es eju apakaļ, ka tie 240 likumi ir jāmaina. Tieši tur ir tā birokrātija un tā muļķība, ka mēs tik dārgu valsts resursus piesārņojam ar elementārām lietām, kas būtu līmenis šeit. Un tas ir piemērs. Tāpēc to nevar paveikt 3 mēnešos. Varbūt vēl svarīgs topiks, ja tā var teikt, iedzīvotājiem drošība, protams. Jā. Ir arī bijuši dronu incidenti valstī un tam līdzīgi. Apvienotais saraksts aktīvi ir kritizējis aizgājušo ministru. Ko Melnis ir izdarījis pašlaik drošības labā? Ko varētu pateikt, tas ir labi? Detaļas es jums tā nevaru atklāt, tāpēc, ka tas viss vēl ir procesā. Melni es ļoti augstu vērtēju kā profesionāli. Ja nebūtu viņš, mēs nebūtu pietuvojušies tam līmenim, drošības līmenim vai plānam, kāds ir šobrīd, jo iepriekš pat plāna nebija līdz galam. Un viņš ļoti precīzi un pilnībā, ja viņš varētu runāt, es varētu runāt atklāt par šīm lietām, es to darītu vēl skarbāk. Jo tas, cik mēs esam novilkuši šo laiku, kas bija pieejams, resursi taču bija, nauda taču bija, visas iespējas bija, un tas ir nopļakrēts. Saucam sev par dronu lielvalsts, kur apakšā neeksistē substance tam visam. Neiešu detaļās. Šodien no paša rīta jau 8 sēdējām par šo un likām kopā, kādā veidā, lai robeža būtu sinhronizēta, gan robežsardze ar aizsardzības ministriju vienotā sistēmā, radaru sistēmu, ko mēs šobrīd esam panākuši, nosakt mūsu robežu maksimāli. Ukrainas pieredze, kur tagad ņemam iekšā, lai sistēmas saliktu zem vienotas sistēmas, kā pāraudzīt debesis, lai mums nav jāceļ augšā iznīcinātāji dārgām raķetēm šaut tos dronus nos, lai mums būtu pretdronu sistēmas, kas fiziski dzīvē strādā, lai mums būtu iekārtas iepirkts un lādiņus aizmirsām nopirkt. Un tā kā iekārtas ir. Tāda situācija bija. Jā, tāda bija. Un tas ir piemērs, kur viņš atrisināja šo jautājumu mēnešu laikā. Mēnešu laikā iespringa un atrisināja. Mums tas ir atrisināts šobrīd. Tad jūs sakāt, ka Sprūda kungs iepriekš nopirka vienas sistēmas un nenopirka lādiņus pretdronu sistēmām? Es teicu, es neiešu tālākās detaļās. Tas ir viens piemērs, kurā es pasaku, kā tas var būt, ka mēs nopērkam mantu un viņa nav pielietota. Vēl par solījumiem un tādām lietām. Cik procentus no IKP būtu jānovirza aizsardzībai nākotnē? Es par šo ļoti aktīvi iestājos Eiropadomē. Tas ir nākošās Eiropas aploksnes, naudas finansējuma aploksnē uz 7 gadiem. Tā ir nopietna problēma Latvijai. Tā ir nopietna problēma, tāpēc, ka mēs esam Eiropas ārējā robeža. Mēs praktiski
finansējam visas Eiropas drošību. Kā Latvija. Kā Latvijas iedzīvotāji, jūs, mēs visi kopā tautsēmniecību sametās, mēs aizņemamies ļoti dārgus resursus. Aizņemamies, lai iegūtu drošību. Ne tikai mūsu, bet Eiropas. 5% nepietiek. Lai tas būtu tiešām Eiropas aizsardzības līnija. Un tieši tāpēc es iestājos ļoti aktīvi par to, ka mums ir jābūt citam koeficientam, kā Eastern flank vai austrumu flanga valstīm. Mums jābūt ir citam finansējumam, jo mēs ieguldam drošībā priekš visas Eiropas. Lūdzu, palīdziet mūsu ekonomikā. Lūdzu, palīdziet mūsu investīcijās. Stipra ekonomika var būt tikai stipra drošība. Uz aizņēmumu mēs varam nopirkt mantiņas, bet ko pēc tam? Mums vajag ražošanu attīstīt. Mums vajag ražošanu, ar ko tās mantiņas var nodrošināt, ar ko arī drošību var nodrošināt ilgtermiņā. Tāpēc mums nedrīkst būt apdraudēta mūsu valsts no investīcijas trūkuma, no turisma trūkuma, no arī iedzīvotāji ir jādzīvo drošībā un apziņā, ka ir nākotne un investēt. Tāpēc par to es cīnos, aktīvi un veiksmīgi cīnos. Mums ielikts arī paragrāfs iekšā. Tūlītās būs arī mītiņš ar Antonio Kostu, kas atbrauks šeit patās un uz tikšanos, kā iet tajā jaunajā diskusijās. Es ļoti aktīvi patiesu, tāpēc, ka kas ir? Kas ir jāsaprot? Un arī Eiropai to acīs bāžu. Mēs tērējam 6,4% drošībai. Eiropas valsts daudz tērē 2%. Piedošana, mēs pa visiem. Mēs 100% drošībai tērējam 5%. Citu tur iekšlietas pieliek vēl klāt, un tur mājas renovē, ministrijas renovē, un to paliek zem drošības. Tas nav godīgi. Mēs šo naudu pa taisno pumpējam iekšā Francijas, Spānijas, Itālijas, Zviedrijas, Somijas ekonomikās, tāpēc, ka mēs pērkam viņu militārās industrijas preces. Mēs atdodam viņu ekonomikai šo naudu, ko mēs aizņemamies. Tieši tāpēc būtu pienākums Eiropai palīdzēt arī mums. Tad jūs sakāt, pēc būtības, ka līdzinājā premjeri šo darbu nedarīja, neaizstāvēja mūsu no šāda tipa intereses Eiropas līmenī, lai citi saprastu, kādu funkciju mēs pildām aizsardzības jomā. Es nezinu par iepriekšējiem, man nav pieredze. Es aktīvi šobrīd to daru, es neskatos vēsturē. Vienkārši jārīkojas, jo tagad mums ir diskusijas. Mums ir šo līdz decembrim optimāli būtu jāpieņem tā jaunā aploksne visai Eiropai. Tāpēc man nav laika tur vērtēt vēsturi. Šobrīd mēs ļoti aktīvi sabloķējušies esam Baltijas valsts, Polija, arī Rumānija un Somija. Un Zviedrija mums piepalīdz un ļoti piepalīdz Dānija. Mēs tiešām kā flanks runājam, ka mēs tā nevaram. Nav jau arī loģiski, nedomājieties Luksemburgu. Luksemburgai ir milzīgi IKP, viņi ir ļoti maziņi. 5% no viņa IKP viņi tur varētu ar tankiem nosēt, nebūtu, kur viņš noparkot tajā visā Luksemburgā. Arī nav funkcionāli, priekš kam viņiem aizsargāt, jo nav no kā aizsargāt. Šī nauda būtu vai resursi, arī tie tanki, vai būtu vēlams mums, kas ir šobrīd apdraudēšanas, teiksim, pret agresoru valsti. Citu dienu kādā mirklī varbūt kaut kur citur. Tāpēc mums vajadzētu būt gudram. Priekš kam tur Portugālē vai Spānijai tik ļoti arī ieguldīties, es kā piemēru tikai vienu, ka problēma ir šeit. Tāpēc vajadzētu šim resursam kaut kā kalpot, ka to resursu varētu novirzīt tur, kur tiešām ir Eiropas ārējās drošības robežas apdraudējums. Varbūt nodokļiem vairāk arī, protams, finansējums nepieciešams, aizsardzība arī no Eiropas Savienības kaut ko dabūsiet vai vēl kaut ko, bet situācija ir tāda, kāda ir, tās naudas nav budžetā tik daudz. Vai arī nākamajā sasaukumā, ja būs jums tāda iespēja, kāda ir ASV vīzija uz nodokļu politiku? Proti, lai dabūtu vairāk finansējumu, vienkāršākais variants ir pacelt kādu no nodokļiem. Vai nepieciešamības gadījumā apvienotais saraksts varētu rosināt arī kādu nodokļu celšanu, lai iegūtu nepieciešamo finansējumu, to starp drošībai? To jūs varat lūdzu uzdodot šo jautājumu visiem premjeriem, kas šeit nāks. Tāpēc, ka ļoti vairums programmās nav elementāri svarīgākā punktu, kā nopelnīt vairāk naudu. Mēs visu laiku domājam par pārdali, un ja tu domā par pārdali un vajadzībām, un tās vajadzības programmās salikts iekšā, nav jau pietiekoši tas pierādziņš no kā dalīt. Tu automātiski nonāc pie situācijas, ka, lai tu aizsardzībā varētu veltīt, un tās visas pārējās lietas, tev nāks celt nodokļus. To es netaisos darīt. Es negribu situāciju, kur valstī Latvijai būtu jāplāno. Es gribu, ka mēs kritiski paskatāmies par izmaksām, kā mēs, lai nepļakarējam naudu, nešķiežamies ar to naudu, kas mums jau ir, tad paskatāmies, kur mums sūcas, aizstāsim šīs sūcas ciet, bet vienlaicīgi paskatāmies uz jauno ekonomiku,
kādā veidā Latvija var nopelnīt naudu no ārpuses, ienākošo ekonomiku pie mums, un man ir ļoti konkrēti labi priekšlikumi, kas būtu liekam lietā, lai budžetā ienāktu 100 miljoni, 200, 300 miljoni gadā klāt. Tad ar šo naudu var nosakt šīs vajadzības un nepalielināt nodokļus. Labs un slikts piemērs ir Igaunija. Igaunija pateica, ka nodokļi viņi pacēla PVN milzīgi, jo no 22 uz 25 palielināja autotransporta nodokli, kas viņam līdz tam nebija, vēl veica virkni citas lietas, un vienlaicīgi nedomāja par izdevumu samazināšanu, vai lieko tēriņu samazināšanu. Un kur viņi nonāca šobrīd? Viņi to visu izdarīja, uz mirkli it kā pildījās lietas, un tagad nonāca tāpat pie situācijas, ka ne tikai palielināja nodokļus, bet dabūna arī griezt nost izdevumus. Mums nevajadzētu līdz šādai situācijai. Bet, ja mēs runājam par budžeta plekarēšanu, te bija daudz sarunu par nevalstiskajām organizācijām un tam līdzīgi, un tur parādās ik pa brīdim, ka cilvēki paši piedāvā, no kā varētu atteikties. Vai jūs piekrītat, ka varētu atteikties no partiju finansējuma vismaz daļas? Jā. Apvienotās saraksts gatavs radīt priekšzīmi, netērēt naudu atgriezt? Iepriekš jau virzījumu to. Tam jābūt kombinācijā ar izcinājumu, kādā veidā var piesaistīt atbalstu no partiju darbību, kaut kā ir jāfinansē. Tam jābūt ir koalīcijas, vienošanās likt galdā, jaunajā koalīcijā to darīt. Es esmu par to. Tad jūs atbalstītu Es atbalstītu tādu, vismaz daļēji. Es atbalstītu, bet jūs runājat par plekarēšanu, es domāju, ka tur, kur visvairāk, mums ir jāapskatās tā. Es to skatos tautsēmnieciski, kā no uzņēmējdarbības. Tu skaties, kurš no enerģiju veltītiem objektiem tev sniedz vislielāko pienesumu. Nevajag tērēt enerģiju tur, kur tam nav, tur reāli nebūs pienesums. Ja mēs gribam ekonomiski pastīties, kur griezt, 7,6 miljārdu valsts iepirkumos ir milzīgs tēriņš, kas mums ir katru gadu. Es kā uzņēmējs varu pateikt 5% no šitā, 10 easy, 15 iespringstot. Var pārskatīt, un tie jau ir 100 miljoni. Tā jau ir 100 miljoni ietaupījums, ko mēs varam izveikt. Un tur es redzu, kad ir bijusi totāla nekontrola jau gadiem, nav pārskatāma sistēma, tur ir vērts iet pakaļ naudai. Ja mēs runājam par bonusiem vai prēmijām vai kaut ko tādu, jā, tas ir emocionāli. Cilvēkiem to var sasaistīt pats ar sevi, savu algu mēnesi un pārējo, bet valstiski mēs paskatāmies. Tas nenozīmē, ka tur nevajag iet pakaļ, bet ja mēs pēc prioritātēm paskatāmies, jāiet tur, kur tiešām milzu naudu. Tā kā IKT iepirkumi. Piemēram, IKT Pieskaroties arī emocionālākiem jautājumiem, varbūt jau esat izteicies, arī Rasimas gadījums uzvirmoja, arī deputātu kompensāciju jautājumu. Summas, kā jūs sakat, uz lielā fona nav nekas. Bet, tomēr, kā jūs raugāties, vai deputātiem vispār vajadzētu kaut ko kompensēt? Dzīvoklī, degvielu? Jā, šis ir Saeimas līmeņa jautājums, un tas būtu vērts, es arī Daigam Ieriņai, tas būtu vērts likt galdā un runāt par šo, tas būtu tieši Saeimas kompetences jautājums. Es varu komentēt kā deputāts, kā bijis šobrīd deputāts, tagad neaktīvs vienkārši uz mirkli. Es teicu, es neesmu izmantojis necik no kompensācijām un uzskatīt to par nepiemērotu man. Vai jūs sarakstu varētu rosināt atcelt? Bet es gribētu teikt, visā pasaulē demokrātiskās valstīs ir kaut kāda veida sistēma, kādā veidā tiek kompensēts. Ir problēma, ka to ļaunprātīgi izmanto. Ir problēma, ka to neliederīgi izmanto. Un tas ir acīm redzams vairākos gadījumos. Un tas ir tas, par ko jāvēršas. Caurspīdīgums un kontroli par to. Kaut kāda veida jau ir vajadzīga. Tāpēc ir savādāk, tas nav darba attiecības tādā normālā izpratnē. Šie deputāti ievēlēti ir no konkrētiem reģioniem. Ja tie reģioni atrodas pie pašu robežas un citur, viņš pārstāv tos vēlētājus. Viņš pārstāv šo vēlētāju intereses, šo reģionu intereses un brauc uz Saeimu un apakaļ, lai šīs intereses salāgotu. Viņam ir tāls ceļš. Es dzīvoju Pierīgā. Ar deputātu algu nepietiek? Es domāju, ka man personīgi liekas, ka pietiek. Bet tas būtu negodīgi pret viņiem. Jāuzdod šis jautājums, un šo diskusiju vajag galdā uzlikt Saeimā. To nevajag prasīt valdībai vai man. Tas ir Saeimas jautājums, 100 deputāti tur. Bet es uzskatu, ka tur ir vērts pārstīt. Es domāju, ka algas ir adekvāts. Un kādreiz bija jautājums par to, ka ja nav kur dzīvot, bija šīs Saeimas kopmītnes vai dzīvokļi bija pieejami. Varbūt tas mums pietiekuši daudz, tik daudz ēkas, nekustamā īpašuma ēkas, tukšas, pieejams, kas stāv, kuras būtu varbūt liederīgi šādā veidā izmantot. Tad mēs varētu izbēgt no kompensācijām, ēkai būtu pielietojums, varbūt tā varam. Jo šobrīd tas tur sanāk visādas
Šobrīd sanāk mahināciju iespējas. Tādā veidā, ka tev var būt pieder dzīvoklis kaut kur, bet tu viņu pats neizmanto, vienlaicīgi viņu izīrē un tā. Tas nav smuki. Es tāpēc arī es personīgi izmantoju savu transporta līdzekli, savu kā deputāts un braucu pa valsts jautājumiem, uz mītņiem, uz tikšanām ar savu transportu. Izņemot tad vienīgā reize, kad es izmantoju, kad es biju ratiņkrēslā vai ar kruķiem tikko pēc operācijas, un tāpēc mēs arī pamainījām šo likumu, ka drīkst tādā veidā, ka reāli nav iespējams no ratiņkrēslas nevarēs zīmē atbraukt uz Saimu, kur vēl Saimā vēl iebraukt iekšā tehniski nav iespējams. Tas ir tas varbūt izņēmums, kad es izmantoju. Ļoti emocionāls mantojums nākamajai valdībai būs Stambulas konvencija. Apvienotais saraksts. Tajā brīdī, kad šis tiks uzlikts uz lemšanu, kā rīkosies apvienotais saraksts? Lemšana kas? Vai mēs izstājamies, deratificējam, vai arī paliekam ar Stambulas konvenciju? Mēs apvienotais saraksts iestājāmies par to, ka nevajag ratificēt. Tas bija tas, ko mēs iestājāmies solot vēlētājiem. Mēs nekur nerakstījām, ka mēs vajag tagad deratificēt, izstāties. Tas ir pavisam cits līmenis. Jā, bet mēs esam tagad lēmumā deratificēt vai palikt. Es uzskatu, ka ko šis papīrs ir mainījis dzīvē? Neko. Viss tas solījums mēs tagad tur aizstāvēsim. Kas ir mainījies? Dzīvē tas papīrs nav. Ir konkrēta direktīva, šobrīd ir konkrēta Eiropas direktīva, kurai konkrēti likumiskās lietas, ko tieslietās mums mainīt, tieši aizsargāt šo te varbardību, tieši pret internetu vardarbību arī. Konkrētas lietas. Šis lūk ir jāpieņem. Kā jūs balsosiet? Tas būs konkrēts risinājums. Tāpēc šeit, priekš kā mums ir vajadzīgs starptautisks ažiotāžs un šis viss jautājums, kam viņš ir tik nebūtisks. Mans personīgs viedoklis, priekš kā viņš nav jāiztiek. Tātad jūs balsosiet par to, ka tie jāderificē? Balsos jūsu saraksts par to, ka mēs izstājamies no Stambulas konvencijas? Es tikko jums atbildēju. Man šķiet bet jums kaut kā ir partijai kaut kā ir jādara balsojumā. Bet es tikko pateicu, man šķiet, ka viss var palikt spēkā, kā tas ir. Tas neko nav mainījis ne manā, ne sabiedrības dzīvē. Mums ir jāpievēršās pilnīgi citām lietām. Jūs liekat dienas kārtībā jautājumu, kuram nav aktualitātes tādā līmenī. Tas ir politiski pacelts jautājums, kur sabiedrībai viņš patiesībā neko nemaina, neko sabiedrībai tā īsti neinteresē. Tie protesti, tas nozīmē, ka protesti. Paskatāmies, kas tur protestē. Tas ir arī politiski ažiotāts pasākums bija. Tas nebija visas sabiedrības tagad jautājums. Nav sabiedrībā šis jautājums tādā aktualitātes līmenī, viņš politiski bija pacelts. Sabiedrībai rūp citas lietas. Numur 1 sabiedrībai rūp veselība. Ja mēs gribam par prioritātiem, šī ir aktuālākā prioritāte visiem. Veselība, cenu dārdzība un drošība un izglītība. Šīs ir lietas, kas sabiedrība interesē. 5. ir ekonomika. Starp šīm lietām nekur nav nekāda Stambulas konvencija. Visus pētījumus varam asīties. Nav Stambulas konvencija aktuāli. Vairākus mēnešus pie šī. Tāpēc parlamentā vajadzēja ņemties vairākus mēnešus pie šī jautājuma. Tērēt laiku un nerisināt citus jautājumus, to pašu veselību. Tieši tāpēc, ka kāds paņem un šo uzliek kā savu galveno jautājumu, uzdodot šo jautājumu iepriekšējai valdībai, kurš uzliek to kā galveno sabiedrības prioritāti, kas nav sabiedrības prioritāte. Jums ir šobrīd izstrādāts pie scenārija, kas Latvijā jaunajos laikos īsti nav atgadījies, bet ja apvienotais saraksts dabū 51% balsu vēlēšanās, vai jums ir gatavs kabinets no saviem cilvēkiem? Jā. Varat nosaukt? Nē. Kāpēc? Tāpēc, ka nav tāds laiks. Bet mēs zinām, ka tiešām... Man ir konkrēti, es gribu būt gatavs pie situācijas, ka mums sabiedrība uztic, ka mums ne tikai partijas programma, mums ir jābūt gatavam rīcības plānam, tātad konkrētiem jau lēmumu projektiem, ko mēs esam gatavi startēt no diena 1. 1. diena, 2. diena, 3. diena, kādu lēmumu jāpiesaka. Jā. Jums ir komanda. Mums ir komanda. Mēs skaidri zinām, ka aizsardzības ministrs nebūs tāds ministrs, kāds tagad, jo viņš vienkārši nekandidē. Vai jums varat nosaukt, kas ir jūsuprāt labākais, nevis bijušais, bet kandidāts uz nākotni aizsardzības? Aizsardzības ministram nav obligāti jābūt kandidējuši. Tad es labprāt gribētu redzēt Mēļņkungu, kurš profesionāli strādā. Ja tāda iespēja. Sapratu, skaidrs. Paldies jums tad par šodienas sarunu. Gan jums, Kulbergam kungs, gan arī skatītājiem, klausītājiem, kas bija šodien ar mums. Atgādināšu, ka šodien mūsu šo lielo raidījumu ciklu atklāja esošais pašreizējais ministru prezidents Kulberga kungs. Un
Ar jums, skatītāji, mēs tiksimies jau nākamnedēļ, 12. un visās nākamajās pirmdienās līdz pēc vēlēšanām, kad tad arī mēs zināsim, vai šie darbi, par ko mums kandidāti pavēstīs, izrādīsies īstenojami, vai arī nē. Līdz ar to paldies un līdz nākamajai reizei.